Es esmu rīdziniece, es esmu mācījusies Rīgas 6. vidusskolā, esmu beigusi Latvijas Valsts Universitāti, ekonomikas fakultāti. Bet tas interesantākais ir viens cits, šī vieta, kur es dzīvoju, viņa bija ļoti tuvu Daugavas stadionam. Un tur, kur ir stadions, ir sports. Un pagāja kaut kādi pirmie, es nezinu, 3. klasē. Mamma ar māsu man aizveda uz Daugavas stadionu uz dēstošanas sekciju. Un tā sākās man tāds interesants tas sports. 10 gadus, principā, es trenējos gandrīz 2-3 dienā. Tā kā tas bija tāds, es teikšu, grūts laiks, jo 5 cēlos, 6 biju uz ledus, un 8 jau man bija mamma klāta ar skolas formu, un samainīja visus aksesuārus, un beigās es gāju uz skolu. Viegli nebija. Manā klasē mācījās Ivars Vīgurs, izcils basketbols. Vēl viens basketbols, kas bija Latvijas izlasē. Man bija tāds Māris Šmitiņš, kas bija regbijas treneris pēc tam. Mēs ar māsu bijām dēstotājs, un arī mākslas vingrotājs mums bija 3. Arī visi bija Latvijas izlasēs. Līdz ar to tā klase bija, un arī tā sporta skolotāja, viņa kādreiz bija trenējusies pie nopelniem bagātā trenera Imanta Gaļa vieglēta. Un viņa man jau kaut kādā 8. 9. klasē visu laiku, tev jāiet uz vieglēti. Un es teicu, nē, es esmu dēstotāja, es nekur neiešu. Bet tā sakatījās, ka 11. klases beigās es pie tā Imanta Gaļa aizbraucu. Un tagad tas pirmais treniņš, viņš saka tā, tu to meiteni pazīsti? Nē, tā taču ir Ingrīda Barkāna, PSRS izlases dalībniece, 400 metrniece. Tu šito pazīsti? Nē, tas ir Juris Grustiņš. Tā Karolīnas Bruņnieks, tas galvenais tēls. Un tā viņš man sauc visu to. Es domāju, tu Dievs, kur es esmu nonākusi? Nē, es domāju, nē, brauc mājās. Es jau nevienam neteicu, ka es turien braucu. Nē, es izlēmu, ka nē. Es tomēr palikšu tajās lidošanām. Tagad pienāk jau tā mana dzimšanas diena, un es domāju, nē, es aizbraukšu to treniņu. Un tā pamazītiņā man tas Imants Gailis ievilka. Es arī nostrādāju Rīgas Popovinē, saucamā Rīgas radiorūpnīcā. Tāda arī Olainē strādāju. Un principā speciālitātē strādāju kādu 7-8 gadus. Un beidzot es atbraucu šeit, man liekas, tas bija 79. gadā es beidzu lielo sportu. To savu 20 gadi bija, es uzskatu, profesionālais sports. Jo es arī tajā sportošanas laikā vieglietikā, es biju arī PSRS izlasē. Es startēju arī pasaules universitātē, es biju 7. pasaulē. Arī visu lielo starptautiskos mačus es daudz vinēju. Starp citu, tas mans rezultāts vēl šobrīd ir rangā ļoti augsts. Tā kā jau vēsturisti. Un man ir divi māsas, un viņi vēl joprojām ir rekordisti 1500 metros. Vēl joprojām, tas rekords nav pārspēts. Tad, kad es beidzu tās aktīvās sporta gaitas, es turpināju tā kā drusku paskriet un taisīju GDA. Bija tādi pusmilitārie mači. Un es biju Dobelē. Mums bija nometne, Rīgas rajons taisīja nometnē pirms Latvijas čempionāta. Un tagad es tā domāju, tik skaists stadions. Un pienāka Edgars Dejnieks, fiziskās kultūras sporta komitejas priekšsēdētājs. Un viņš saka, ko tu te dari? Es saku, es te tā kā paskrienu. Es saku, bet jums taču te vispār, kas jums notiek? Vieglētika un labs stadions tiem laikiem. Viņš saka, nāc strādāt. Es aizbraucu mājās. Un tā kā nevaru saprast. Braukt, nebraukt. Es saku, nav jau man kur dzīvot. Mēs tev dzīvokli iedosim. Un tā es 82. gadā, 2. novembrī, atnācu un man pieņēma darbā sporta skolā. Tad, kad viņi nāk, un man ļoti patīk strādāt ar jau 10. klasē, vidusskolā, 9. Jo es ļoti daudz runāju ar katru. Mēs izrunājam par tās lietas, kas tev ir jāizdara, es viņu vienmēr jautāju, kādas ir tās īpašības, kur tu jūti, kas tev pietrūkst. Vai tas ir ātrums, vai tas ir spēks, vai tā ir izturība, tās komponentes, no kā sastāv tas gala rezultāts. Jā, es esmu bijusi arī diezgan stingra, to arī visi saka. Man ir zināmas prasības, no kurām es, šad un tad, es jau saku kādreiz, es
2 soļus priekšu, vienu kādreiz atkāpjos atpakaļ. Ja? Nu jā, un no vienas puses, mēs jau nevaram pateikt, ka tā dzīve tāda, tie treniņi, visi ir tik ideāli, nav. Mēs cilvēki esam dažādi, audzēkņi ir dažādi, raksturi ir dažādi, ja? Tad tu spēji, es arī tā mēģinu, pie katra arī, mēs analizējam visus startus. Ar katru cilvēku es izrunāju, tu saproti, nebija tas, un tev jādomā. Tad tas ir ļoti rēti, es kaut ko esmu dzirdējis, ļoti rēti. Tā ir stāja, tas, ka mēs tiešām vieglēt jau, es nezinu, mēs tomēr drusku atšķiramies. Tā ir. Pirmkārt, jau tie augumi, visi tie metodi 80, 90, jā, visi ir gari, visi ir slaidi, jā. Tā ir, un mums nekad nav neviens aizrādījis ne par mūsu uzvedību. Un es uzskatu, tas ir ļoti svarīgi. Tā ir sadzīve, tā ir attieksme pret lietām, ko es vairāk varu iemācīt. Es priecājos, ka viņiem ir laba valoda, viņi ir kulturāli arī savā uzvedībā. Ja? Es uzskatu, tas ir ļoti svarīgi. Ja, ka to arī sadzīvē. Viņi man puiši tagad pārsvarā, viņi vienmēr attaisa durvis, tev viņi palaiž. Viņi tev palīdzēs nometnēs kaut kādu somu paņemt vai inventāru. Ja, tad tomēr viņi sasveicinās. Ja. Tas ir tāda elementāra sadzīviska sīkumi, bet tas ir ļoti svarīgi. Viņš neaizspers durvis ar kāju. Ja, Es uzskatu, ka tas man ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka mums ir ļoti daudz labu cilvēku. Labu, gudru, aktīvu. Ja? Es nevaru tā pateikt. Man bija ļoti liels pārsteigums. Protams, arī tagad stresi. Bet par to novērtējumu es teikšu godīgi, ka es vienmēr esmu ļoti respektējusi arī novadu. Un es esmu gribējusi, lai to novadu manā profesijā, lai mūs tiešām sadzird. Jo man tas ir svarīgi, lai mūs atpazīst. Lai nav tā, kas tur te domā, nekā jau nav. Pirmkārt, vide ir ļoti skaisti sakārtot. Es uzskatu, tie ir mūsu cilvēki. Vide ir ļoti skaisti. Salīdzinot ar tiem kaut kādiem 80, 70 gadiem. Ļoti skaista. Es arī domāju, ka arī strādīgi cilvēki. Taču visi ir apkārt izcili zemnieki. Tāpēc es saku, vēl jo vairāk man ir tāds, jo nekādu pievienoto vērtību materiālā ziņā es neradu. Es neradu viņu. Varbūt ekonomikā kaut ko vairāk pastrādājot, tur varbūt tiešām tā varētu tā teikt. Ja? Bet sportā es uzskatu tikai kaut kādā veidā viņiem palīdzot, viņus attīstot, lai viņi izaug forši. Ko es vairāk varu izdarīt? Protams, man jāsaka ļoti liela paldies, jo mēs esam cīnījušies te visādi un nav bijis ļoti bieži viegli, ja? Bet vienmēr tas atbalsts ir bijis. Es nevaru teikt, ka man vienalga, ka tu tur vari darīt, ko tu gribi. Vienmēr ir kaut kāda risinājuma ir meklēta, ko es varētu novēlēt. Manuprāt, lai mācās un lai tiešām ļoti labi cilvēki. Man liekas, tas ir svarīgi. Gan jau viņš izdarīs tajā dzīvē, varbūt ne šeit, kaut kur citur.